un kā mazināt spiedienu kakla daļā. Šajā video es tev parādīšu, kā mājās mazināt spiedienu kakla daļā bez jebkāda aprīkojuma, vienkāršā un efektīvā veidā. Un uzmanību! Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad visiem būtu jāzina šie vingrinājumi, bet īpaši tiem, kam ir diska trūce vai artroze kakla daļā. Un pats labākais, tu redzēsi, ka nav jābūt tievam, jaunam vai ļoti lokanam, lai veiktu šos vingrinājumus un uzlabotu kakla stāvokli. Šīs čalis ir traks, un mēs sāksim apvienojot vairākus vingrinājumus vienā. Tas ir tāpēc, ka nav iespējams mazināt spiedienu uz mugurkaulu, radīt vietu diskiem un locītavām, neiesaistot šos muskuļus šeit sānos, ekon un rību apvidū. Tieši šis saspringums saspiež kaklu, nospiež mugurkaulu un velk galvu uz priekšu. Tātad vingrinājums, ko mēs veiksim, noņems šo saspringumu no apakšas līdz augšai un vienlaikus mazinās spiedienu uz mugurkaulu. Jums būs jāsēž uz krēsla ar visu mugurkaulu atbalstītu, no apakšas līdz augšai. Nākamais solis ir savīt pirkstus un novietot tos aiz kakla. Pievērsiet uzmanību, jo es bieži redzu, ka daudzi cilvēki liek rokas aiz galvas. Tas ir aiz kakla. Nākamais solis. Elkoņus virziet uz priekšu, vēlams, lai tie iet zem zoda. Nav nepieciešams pieskarties. Elkoņu novietojums ir tikai tāpēc, lai jūs sajustu, kā rokas apskauj kaklu. Šajā pozīcijā ar atbalstītu mugurkaulu jūs atgulsieties atpakaļ, virzot elkoņus uz griestiem. Es vēlos, lai jums būtu tāda izstaipīšanās sajūta, tā patīkamā stiepšanās sajūta, tā nav sāpe. Šajā pozīcijā tas, ka rokas apskauj kaklu, jau mazina spiedienu uz mugurkaulu, un lai strādātu ar to spriedzi, mēs īpaši pievērsīsim uzmanību izelpošanai. Aiziet! Quando a gente solta o peito dela Vai drīkstu? e a gente está alongando aquela tensão. Labi, paliksim šeit 30 sekundes, rūpīgi izelpojot, nesteidzoties. Pēc 30 sekundēm lēnām atgriezies, atslābini un nedaudz pakustini, lai sajustu atslābumu, sajustu, ka kakla daļa ir brīvāka, ar vairāk vietas diskiem un locītavām. Tagad ir daudz labāk. Un, lai vēl vairāk uzlabotu rezultātus, ir viens ātrs vingrinājums, kas uzlabo kakla stāvokli. Un, kad mēs uzlabojam kakla stāvokli, mēs novēršam, ka šī spriedze apgriežās. Tātad nostājies kājās, atslābini plecus, ļauj pleciem nokrist tālāk no ausīm, elkoņi izstiepti un ar rokām parādi īkšķi uz augšu. Lēnām, neļaujot pleciem pacelties, tu virzi īkšķus atpakaļ, cik vien tālu var. Ideja šeit ir satuvināt, savilkt kopā lāpstiņas aizmugurē. Tieši tā, turi šo pozīciju, it kā tu izstaipītos. Un mēģini atslābināties. Neļauj rokām atgriezties un mēģini atslābināties. Veic to elpošanu. Lēnāka, īpaši pievēršot uzmanību izelpošanai. Pamazām tu redzēsi, ka nepieciešams mazāk piepūles, lai noturētu šo pozīciju. Tu vari elpot vieglāk. Tas ir gandrīz tā, it kā ķermenis pierastu pie šīs pozīcijas. Paliec šeit 30 sekundes, un, kad tu atgriezies, tu jau jūti, ka plecs ir labāk nostiprināts, kakls vieglāks, un viss izskatās daudz elegantāk. Tā ir vēl labāk. Tu veiksi šo secību vismaz vienu reizi dienā, bet tu vari to darīt vienmēr, kad nepieciešams. Jo, kā tu redzēji, tas mazina sāpes un atslābina šo spriedzi kaklā. Nākamais solis ir stiprināt muskuļus, kas balsta kakla daļu, it kā tie būtu tīkls. Es parādu, kā sākt šo stiprināšanu mājās šajā video. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna. Un tev, kas skatījies līdz šim, ir dāvana. Šeit ir video ar visu šo secību bez pārtraukumiem, lai tu vari nospiest atskaņot un izpildīt visu secību kopā ar mani. Ja es spēju tev palīdzēt ar šo video, zini, pateicies man daloties ar šo video ar kādu, kam tas ir nepieciešams. Tas ir viss, ko es lūdzu. Ar to arī beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei. Un